Nu, labrīt, nākamajā dienā. Man rāķis lūpā, jāfilmē vēl. Gribās tagad uzreiz filmēt, iepriekš likās, nu ko lai es tur filmēju, nevienam taču neinteresē, ko es te daru un ko es daru ikdienā un ko es daru brīvdienā, bet uzreiz ir tā motivācija kaut ko vairāk darīt. Un šodien plāns ir atkal, protams, iziet pastaigā Renzo, kas ir obligāti. Tad mēs gribam aizlaist uz veikaliem. Rihards grib šo to gaming istabai nopirkt. Ko es vēl gribēju izdarīt? Es gribēju eglīti uzlikt un izpušķot, jo es jau ilgu laiku domāju par to, kad man riktīgi gribās eglīti, gribās to prieku. Šogad ir beidzot tā sajūta, kad man gribās kaut ko arī svinēt, kas ir ļoti labi. Parādīšu arī dienas gaismā, kā izskatās salons, jo iepriekšējā video īsti nevarēju uzfilmēt tās tieši vietas, kur viņš izskatās slikti, dēļ tā, ka es nogriezu pārāk tuvu, bet tuvu es nefilmēšu, lai nav vienkārši jākoncentrējas uz vietām, kas īsti varbūt nepatīk. Un jā, tagad man ir plāns apliet augus. Ar augiem arī ir visādas problēmiņas. Šeit ir mazliet vieglāk, jo, kad dzīvojām Rīgā, tad bija baigi savairojušies visādi kukaiņi, un man nenormāli daudz nācās atvadīties no dažādiem augiem, un tagad, kad viņi ir vairāk izkaisīti pa māju, tad ir lielāka iespēja, kad viņi visi vienkārši neaizies postā. Līdz ar to apliesim to, kas man ir. Iesim uz mežu pili? Ejam uz mežu. Mēs tagad esam mašīnā un es skatos, kā tā plēve. Protams, es jau, kā jau teicu, nekas tur baigi super labs nav. Jā, es tagad esmu mašīnā un es skatos, kā tā plēve. Pirmkārt arī ir ārā diezgan augsts un jā, un tās maliņas nogriez par tuvu un jau šur tur var pat redzēt, ka kaut kas līp un kaut kas ir palicis bišķiņ ārpus, nevis apakšā zem. Bet nu okei, es domāju, kad es mēģināšu vēlreiz pārlīmēt visu un izdarīt visu maksimāli pareizi. Nu, un tad tas ir kā pagaidām izskatās. Jā,
Jā, kamēr mēs izstaigājām visus veikalus, ir jau pienācis vakars, bet, pulkstenis ir tikai 4 vēl. Un visu kaut ko sapirkām, kaut kādus, tik skaistas debesis, ka pilnīgi skaisti. Jā, nopirka Rihards savam gaming roomam galdiņu. Kaut ko mēs tur sapirkām, tev es kaut ko varbūt bišķi parādīšu. Un mēģināšu to eglīti izrotāt šodien. Cerams, ka viss izdosies tā kā gribās, jo laiks ir tik, cik viņš ir. Gribās palasīt grāmatu, gribās to izdarīt, gribās šito izdarīt, uztaisīt ēst, nezinu, atpūsties vēl, bet nekam nav laika. Jā, man vēl Rihardam šodien ir jāgriež mati. Magā, cik skaisti. Jā, man vēl jānogriež Rihardam ir mati. Es esmu arī friziere jau 10 gadus. Un arī suņu friziere jau 4 gadus. Tā kā es visu mēģinam paši kaut ko sadarīt, ko varu, un tas nav tik sarežģīti. Kā laižam pagaidām mājās. Mēs bijām veikalos, bet liekas, ka neko nenopirkām. Es uz ātro tikai kaut ko parādīšu, kā bāzīti es nopirku širādi te, kuras varēšu katru gadu viņu, nezinu, taisīt savādāku. Adventas to vainagu. Tad es nopirkām dzīvnieku kājas. Ne mums, bet Enzo. Viņš zina, kas viņam pienākās salīt ar šito vēlāk. Labi? Vēlāk tev mamiņa dos, cik vēl dosim tētītim. Es atkārtoti nopirku širos te, kas ir tā kā dzīvnieciņu formiņās tādās. Man patīk, ka ir kaut kāda veidā dizainiskāka, nevis kaut kāda tāda nesmuka. Un smaržo viņi ok, es neesmu ņēmusi ne zaļo, ne dzelteno. Man bija melnais un oranžais. Melnais bija traki, oranžais bija ok. Un šities, nezinu, testēs. Man patīk mašīnā kaut ko tādu ielikt. Baigi neesmu par kaut kādām mākslīgajām smaržām, bet, kaut kā bišķiņ panesās šobrīd kaut ko tādu ielikt. Pārējais viss ir neinteresanti. Gan jau saliks arī to galdiņu šodien gaming roomā. Spēļu istabā parādi. Rihards sev pusdienām širādi te ir nopircis. Cipa viņu var pieslēgt pie elektrības. Jā. Labi, mēs sapratām. Viņu pieslēdz pie elektrības, un tad tur iekšā ēdienas uzsilst. Mums bija jau iepriekš tāds, ka es bišķi savādāks, šitas tāds jauks. Var izņemt, šitas ir galvenais. Tas ir svarīgākais, lai var normāli izmazgāt. Un tas, ka metāla, tas ir riktīgi labi. Nekrāsies tās baktērijas. Šis ir ļoti labi. Jo tas plasmasas, kas tev ir, man nepatīk. Jā. 14 eiro. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Es laikam pabeidzu pušķot eglīti. Un kaut kā šogad gribējās vairāk likt tādas brūnas, zaļos toņus, un man ļoti patīk tie man rotājumi, ko es citos gados taisīju, kā, piemēram, kanēļu tās stanziņas, laikam tā viņas sauc. Vienkārši diedziņā ievērtas, tad ir visādi pītie mani no aukliņām, ko spinu, un tad ir mani kaltētie apelsīni, kurus arī es ievēru ar visādām pērlītēm un tādā garā. Un man liekas, ka tieši tie rotājumi, ko tu pats taisi, tie ir ar to savu vērtību. Un paši tomēr tie skaistākie, protams, ir arī daži favorīti, ko es esmu nopirkusi veikalā,
kaut kādi, laikam tāpat arī tomēr nostalģija par to stikla mantiņām un, es nezinu, man patīk, laikam tās stikla mantiņas visvairāk, ja tieši no pirktajām. Bet, nu jā, man rītīgs prieks, ka es šo izdarīju šodien tieši, jo man tas iedeva tādu mieru kaut kādā ziņā. Man likās, ka es beidzot varu tā kā, nezinu, nedaudz apstāties un izbaudīt, nezinu, katru to savu veidoto tieši mantiņu un tā sajūta. Man nežēlīgi patīk svētki un man bija dažus gadus, kad man bija bišķiņ grūti visu tos, kaut kādā ziņā svinēt un, bet, laikam, es esmu atgriezusies. Tā zaiga, kur vienmēr ir bijusi kaut ko taisa, dekorē un darbojās visādi, gala rezultāts man patīk. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu. Tā, ko mēs te daram? Kaut ko strādāju? Skatāmies par Ukrainu, ja? Nē, es strādāju. Kur tu strādā? Mamliķi. Ar ko tu nodarbojies? Liekam galdu kopā. Matijā griež. Nē. Kā nē? Pasies, cik jau centimetri no galvas atkāpušies. Būs tev smugs galds gaming roomā. Jā. Baigies tev gaming rooms. Tas man baigies. Gaming rooms. Spēļu istaba. Jocīgi izklausās, kad es saku spēļu istaba, kaut kā nepareizi izklausās. Lai tev veids skolā, es saku. Vajagot iedot gardumu. Vajag tev gardumu, jā? Jā. Oi, nabadzīņš. Lūdzu. Igraus. Viņam vēl ir tāds prikals, ka viņš tās kājas tieši tikai. Citas gardumus tā nē, bet tieši tās kājas viņš sākumā kaut kādu laiciņu slēpj. Viss kaut kur, tā kā nesā to gardumu, viņš nāk atkal lejā. Kur tu slēpsi šoreiz? Vau! Viņas tik biezas ir šitam, tā kā. Jā, viņas jaukas tikai viņas pa īsu bišķiņ, tās lampiņas. Nē, izskatās. Es neesmu pārliecināta par to sarkano banti, varbūt tur laiku kaut ko nomainīsim vēl, bet tās lampiņas ļoti jaukas, tikai varēja būt bišķiņ garākas. Man tā kā maz drusciņi pietrūkās. Man ir tāda zvaigzne kaut kur. Atceries tā mūsu pirmā zvaigzne? Ejam griezt tās matus, man jau miegs sāk nākt. Oh my God, acis degāra. Šis būs Riharda Jāņa pārvērtības, beidzot šis viss nebūs vairāk. Tā diena ir pienākusi. Griežam nost visu kaķi.
principā esmu izdarījusi visus darbus, ko es gribēju izdarīt. Padarīšu vēl kaut kādas lietas, kas ir jāizdara, bet filmēšanai tas būs arī viss. Man šķiet, ka es jau tā diezgan daudz pafilmēju kaut kādas lietas, ko es varbūt parasti īsti nefilmēju, bet man laikam vairāk gribās tos dienas vlogus pafilmēt, jo pašai šķiet uzreiz nedaudz interesantāka diena. Un varbūt kādam kaut kas tomēr noderēs, un varbūt kādu iedvesmošu arī kaut ko padarīt, piemēram, kā izpušķot egli jau riktīgi laiku pirms Ziemassvētkiem. Varbūt izlasīt kādu grāmatu. Pieņemsim, šobrīd es lasu šādu, ko manas vecmāmiņas man nestāstīja par Otro pasaules karu. Ļoti interesanta, forša. Varu ieteikt vēl visādas grāmatas, pēdējā laikā ļoti daudz lasu grāmatas. Tas, protams, ja kādam vispār kaut kas tam līdzīgs interesē, varu padalīties, bet jā, es domāju, ka tas arī šim video viss. Paldies, ka noskatījies. Es tiešām novērtēju katru skatījumu, katru patīk atzīmi. Jā, lai tev foršs vakars noteikti. Tiekamies tālākajos video, es centīšos filmēt visu kaut ko padarīt. Un jā, tiekamies vēlāk. Tā.